Līdz līgošanai gan vēl dažas dienas, bet daudz svētkiem sāk gatavoties jau laikus. Mediķi un glābēji, kā teica, aicina šajā procesā atcerēties par drošību un pamatlietas, lai svētki norisinātos mierīgi. Šodien atgādināja arī paraugu demonstrējumā, stāsta Līva Rauhvergere. Līgonakts saistās ar uguni, gan simboliskajos ugunskuros un mucās, gan grilos gatavojot ēst. Glābēji atgādina, kurot atklātu liesmu, jāņem vērā vēja virziens, jācenšas izvēlēties vietu iespējami tālu no mājām, šķūnīšiem un kokiem. Izmantojot degļu šķidrumus, lietot tikai priekš aizdedzināšanas, nekādā gadījumā nedrīkst degļu šķidrumu lietotu uz degošām oglēm vai uz karstām oglēm, jo var būt diezgan bēdīgas sekas. Attiecīgi, ja jūs spiežat virsū uz karstām oglēm, ierauj liesmu atpakaļ pudeli iekšā, un tā pudele var uzsprāgt jums rokās. Nevajag arī pārcensties ar ugunskura lielumu. Lai lēktu pāri, pietiek ar nelielu, turklāt mugurā nevajadzētu vilkt sintētiskas drēbes, kas viegli aizsvilstas un var piekust pie ādas. Tāpat Jāņu ugunskurs nav vieta, kur dedzināt vecos krāmus, riepas un citus videi nedraudzīgus materiālus. Tuvumā vienmēr iesaka turēt pāri slieku ūdens pudeļu. Tās var noderēt, lai apdzēstu pārāk lielu liesmu grilā, lai ierobežotu ugunskura kāpšanu ārpus atļautās teritorijas un arī, lai sniegtu pirmo palīdzību. Kā būtu jārīkojas, ja ir apdegums rokas apvidū, tad ņemam automātiski ļoti ātri, pēc iespējas ātrāk dzeramā ūdens pudeli un liešana notiek tieši uz rokas. Ir tekošas kustības visa apdeguma rajonā. Šajā gadījumā roka nav ar apģērbu, bet, ja ir apģērbs, nekādā gadījumā nedrīkst apģērbu raut nost, jo tas var būt piededzis. Drošības pēc vērsties pie tuvākā ārsta vajadzētu jebkura apdeguma gadījumā, bet ja apdeguma laukums ir lielāks par šī cilvēka plaukstes lielumu, došanās uz slimnīcu ir obligāta. Tāpat tiek atgādināts saglabāt vēsu prātu ejot peldēties, darīt to pazīstamās vietās gaišajā diennakts laikā un atturēt no ūdenspriekiem ierēbušākos līgotājus. Līva Rauhvergere, Valters Zelts, Latvijas televīzija.